šī brīža norma, tā ir dubulta morāle. Ja, piemēram, skolas direktors vēlās pasniegt stundas kā skolotājs, viņam ir ierobežojums 7 stundas nedēļā. Parlamentārais sekretārs, kura atalgojums ir vairāk nekā 6000, un Rīgas domes deputāta atalgojums var sasniegt 2103 eiro. Šeit es arī gribētu piezīmēt, ka tik nenozīmīgas ministrijas kā Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Upenieka kungs arī ir Valmieras domes deputāts. Un šeit viņa atalgojums var sasniegt 1979 eiro. Un izveidojās tāds neliels paradoks. Abiem šiem parlamentārajiem sekretāriem, apvienojot kopā atalgojumu, summa ir lielāka nekā valsts prezidentam, jo valsts prezidents šobrīd saņem tikai 8590 eiro pirms nodokļu nomaksas. Un te ir pats neērtākais jautājums. Kāpēc mēs ierobežojam tos, kuru mums trūkst, bet saudzējam tos, uz kuriem ir milzīga konkurence? Skolotāju trūkst, direktoru trūkst, un šos cilvēkus mēs realitātē pazemojam un liekam pierādīt, ka viņu darbs ir vērtīgs. Un ja mēs runājam par to, kā komisijā tika norādīts, un arī pati Paegļkalna kundze uzrādīja, ka tas viņai ir politiskais amats nav priekšrocība attiecībā pret pārējiem. Pat, piemēram, Daugavieša kungam ir jāizvēlās vai Saeimas deputāta atalgojums vai parlamentārā sekretāra atalgojums. Viņš nevar vienlaicīgi saņemt abus atalgojumus. Es tieši norādu, klausieties, lūdzu, viņam ir jāizvēlās, bet parlamentārais sekretārs, kas vienlaicīgi ir domes deputāts, saņem abus atalgojumus. Līdz ar to tā nav godīga attieksme. Un tāpēc šis priekšlikums ir par to, ka mēs esam godīgi pret savu tautu un pret cilvēkiem, kuriem mēs liekam izvēlēties, bet tiem, kuriem ir ietekme, izvēlās par labu sev. Līdz ar to nevienmēr viss, kas ir ierakstīts likumā, ir arī demokrātisks. Līdz ar to lūdzu atbalstiet šo priekšlikumu un aplieciniet to, ka, kā Paegļkalna kundze norādīja, aizveriet ciet robu, ko esat paši radījuši.